Atkal tu? Apēd to sniegā. Tad es atgriezies no Rīgas suši un uzmeni, kas man ir maisiņā. Aiziet otrā diena un atkal esmu ieradies Rīgas suši. Tagad ņemsim karsto, parasto. Mēģināsim šo karsto suši ēst iespējams visticamāk sniegā. Ir kāds suši ēdis sniegā? Es domāju, jūs būsiet pirmais. Parastais karstais. Kā jau es minēju, kur mēs viņu ēdīsim? Ēdīsim viņu sniegā. Izlieja bišķiņu. Tagad prātīgi. Kā ēst karsto suši ziemā? Tātad, jūs redzat, karstais suši, kurus ēdījuši sniegā. Es šaubos, vai kāds to ir tādu līdzīgu darīgs. Tātad sniegs kūst, mēģināšu ēst ātri. Tik karsts. Bet redziet, kā kūst sniegs. Ņemam, notestējam otro gabaliņu. Perfekts. Un tas sniegs piedod īpašu garšu šim visam. Un tagad trešo zorti mēģināsim. Es atvainojos par cūcībām. Man viens aplīsa. Ņemu, redziet, virsū wasabi un nedaudz sniegu. Jo Rīgas suši nekas nespēs traucēt. Pat arī sniegs. Vai es viņus visus apēdījuši sniegā? Tas, lai paliek pie manīm. Bet visiem iesaku noprovēt ne tikai tādā veidā, kā es viņus ēdu sniegā, bet siltā mājoklī būs vēl garšīgāk. Parastais karstais. Process, ka būs viens veidiņš ar vistu, viens ar lasu un viens ar garnu. Jā, un cik naudiņas būs? 24 gabali maksās 27,50. Jā, super, paldies.